Ir eksāmeni 11. klasē, 12. klasē. Jūs nokārtojat eksāmenu, uzrakstiet to, un tad jūs gaidat tos rezultātus. Kur man bija tā, ka pagājušajā gadā kārtoja 11. klases eksāmenus. Tātad man eksāmenus uzrakstīja, viens bija 15. maijā, otrais 1. jūnijā, trešais bija 7. jūnijā. Tātad viens bija pat 15. maijā, kā jau pieminēju. Un kad man bija atbildes uz to eksāmenu, kad man bija tie rezultāti? Ja es nebaldos tikai 9. jūlijā, bet pagaid, es jau uzrakstīju eksāmenu pusotru mēnesi atpakaļ, un es visu to laiku gaidu, pārdzīvoju, domāju, vai es noliku to eksāmenu, vai man sanāka, vai es vispār pabeigšu vidusskolu, ja? Un tā tālāk. Ir jāizveido tādu programmu, vai es nezinu, kā tas ar ko tas būs saistīts, bet ir jādara tā, lai eksāmeni būtu izlaboti un atbildes uz tiem rezultāti tiktu parādīti ne vēlāk kā 2 nedēļas pēc eksāmenes uzrakstīšanas. Tātad uzrakstīja 15. maijā, ne vēlāk kā 29. maijā ir jābūt atbildēji. Kas attiecās konkrēti par Latvijas eksāmeniem? Latvijas eksāmeni tiek uzrakstīti mēnešu garā, pat vairāk tiek laboti. Savukārt citās augstskolās, tā skaitā ārzemju augstskolās, nemaz nav tā pieteikšana tik ilga, kamēr eksāmena rezultāti tiks iesniegti. Un vēl viena lieta. Piemēram, es sagaidīju to rezultātu, es viņu skatos un redzu tur 76%. Es biju domājis, ka būs 85%. Un es nevaru pat paskatīties, par ko man ir šie procenti, par ko man samazināja, kur es kļūdījos. Tātad ir jādara tā, lai skolēniem, studentiem, kas kārtoja eksāmeniem, viņi būtu pieejami tie atbildes, tie būtu pieejami tā caurskatāmība, kur tu kļūdies, kur tu neesi ļoti labi iemācījies. Tāpēc, godātie kolēģi, ir jāveido savā ziņā eksāmenu kārtošanas reformu. Izglītības komisijā tas bija apskatīts, tas bija atbalstīts, un arī šeit cerams, ka Saeima atbalstīs. Paldies, balsojam par.